veselības, es pareizi pateicu, kā saka, veselības ministra kundze. Vienkārši veselības ministra kundze. Ļoti cienījamā veselības ministra kundze. Sirsnīgs paldies akadēmiķei profesorai Vijai Pušai par manu slavinājumu. Sirsnīgs paldies visiem klātesošajiem Stradiņu balvas laureātiem, visiem studentu un sabiedrības mīlētajiem profesoriem, manas dāmas, godātie kungi. Sirsnīgs paldies, ka jūs esat šodien nolikuši citas lietas malā un atnākuši uz Medicīnas vēstures muzeju sveikt mani ar savu atnākšanu. Sirsnīgs jums paldies. Man tā balva ir iedota avansā. Sirsnīgs paldies profesoram Stradiņam. Es arī sapratu, ka tas vairāk, lai drošinātu doties vēl pa kādu ceļu uz augšu, es tieši tā to novērtēju. Ir viena sīka lieta, gribas jau savā mūžā darboties, lai ir kaut kāda jēga, lai kaut kas paliek, un atsevišķas lietas tiešām ir paveikšas un izdevušās. Par to es gribu pateikt paldies Sarkanā krusta vadītājiem Valdim Nagabata kungam, ka mums reiz izdevās kopīgi atjaunot Sarkanā krusta apbalvojumus. Tas, kas attiecas uz aptieku enciklopēdiju, tā tiešām drīz ieraudzīs dienas gaismu. Šajā sakarā es gribu teikt vissirsnīgākos paldies tiem pētniekiem, kas ar savu milzīgo darbu 11 gadu garumā un vēl ilgāk ir vākuši šos materiālus. Tā ir Dairas Luka, tas ir profesors Arnis Vīksne, tas ir Eignidoma kungs. Sirsnīgs jums paldies par to, ka jūs tik daudzus gadus esiet kopā ar mani. Tad, kad profesors Salaks teicu, kurā gadā dibināta balva, es sarēķināju, ka tieši tajā gadā es ieguvu ārstu biofiziķa diplomu. Un par to savas dzīves tālāko ceļu ejot, es tiešām nodarbojos ar zinātni. Tad pienāca laiks, ka tā zinātne nebija vajadzīga. Es nezinu, vai tagad ir vajadzīga. Par to ir daudz rakstīts, bet es sāku nodarboties ar farmāciju, un pēc tam nodarbojos ar bioloģisko lauksaimniecību. Faktiski nolūkā sagādāt saviem bērniem un mazmērniem veselīgu pārtiku, un faktiski strādājot šajā lauksaimniecības jomā, taisni ņemot vērā to savu iepriekšējo dzīves gājumu, es esmu nonācis pie atziņām, man šīs lietas ļoti interesē, un pie virknes atziņām, kas mani ārkārtīgi satrauc, un ar kurām es gribu šodien arī dalīties. Un mana tā akadēmiskā runa nebūs gara. Es centīšos iekļauties tajā diapazonā laika starp 20 līdz 30 minūtēm. Un mana tātad referāta temats ir cilvēks ir tas, ko viņš ēd. Un tas ir slavenais vācu filosofu Ludviga Feuerbacha citāts: man ist, was man ist. Tātad cilvēks, vīrietis, cilvēks ir tas, ko viņš ēd. Un ir tā, ka agrāk, akmens laikmetā, cilvēks ir bioloģiska suga. Un mēs evolūcijas laikā esam piemērojušies dzīvē noteiktos apstākļos un noteiktu uzturu uzņemšanai. Un ir ļoti interesantā veidā, ir ārkārtīgi precīzi priekšstati par to, ko cilvēks ēd akmens laikmetā. Un Vācijas dienvidos uz Šveices robežas ir Bodenes ezers, un Unterunlingenā ir Vācijā pirmais brīvdabas muzejs, tā ir tāda ezerpils, kurā akmens laikmeta ciemats, tur ir ļoti moderns, mūsdienīgs zinātniskais institūts, kas pēta ar pārtiku saistītos jautājumus. Un šie akmens laikmeta cilvēki tur dzīvoja, un viss, kas iekrita ūdenī, vai tas bija pods ar pārtiku, vai kas cits, kas ūdenī iekrita, tas viss pārakmeņojās, vai tā bija pārtika, vai kabrolīti, viņi pārakmeņojās,
Un viņus visus ar akvalangisti ir izvejojuši, un šobrīd ir ļoti, ļoti precīzs priekšstats par to, ko cilvēki akmens laikmetā ēda. Īstenībā viņi ēda tieši to pašu, ko mēs ēdām pirms 100 gadiem. Cilvēki pirms sākās pārtikas industriāla ražošana un industriāla pārstrāde. Un cilvēks savu dzīvi faktiski pakārtoja savu laika ritmu, savu darbošanos no rīta līdz vakaram faktiski vienai lietai – pārtikas sagādai. Un to, kas viņam garšoja, tātad tie dzīvnieki, tos viņš centās domesticēt, tātad padarīt par mājdzīvniekiem, un tie augi, ko viņš arī atzina par gana sātīgiem un garšīgiem, tos viņš arī sāka kultivēt un audzēt. Un faktiski no evolūcijas viedokļa tā barība cilvēku palika nemainīga līdz brīdim, kad faktiski sākās pārtikas industriāla ražošana. Un faktiski pilnīgi satraucoši ir pēdējie 50, īpaši 30 gadi, kad ir skaidri un gaiši redzams, ka pārtikas industrija, transnacionāli operējošas korporācijas, viņas ražo pārtiku nevis tādu, kāda ir nepieciešama cilvēkam, no viņa uzturvērtības viedokļa un cilvēkam, kāda nepieciešama viņa, lai uzturētu viņu pie labas veselības, bet ražo tādu pārtiku, kādu vajag lielveikaliem. Un lielveikaliem vajag pārtiku, kura ilgi glabājas, lai pārtika lai būtu tikpat graukšķīga, smaržīga, garšīga pēc 3 vai 5 gadiem, vislabāk mūžīgi salīdzinājumā ražošanas brīdi. Tur nedrīkst iemesties pelējums un baktērijas. Un to panāk ar ķīmijas palīdzību. Un lielveikali ir tie, kas izvirza, nevis cilvēks izvirza prasības, kādu vajadzētu pārtiku ražot, bet lielveikali ir izvirzījuši šī prasības, un par cik pārtikas industrija atrodas milzīgā konkurences cīņā. Un šie ražotāji, viņi aug pateicoties tam, ka viņi aprī mazākos konkurentus, pārtikas produkta cenā ietilpst pamatā advokātu izdevumi patentu reģistrācijai, ietilpst reklāmas izdevumi, un par cik ir konkurences cīņa, tam produktam, kas ir dabīgs, tā sākotnējā izēviela, paliek ļoti maza marža, un faktiski viņa tur vairāk praktiski nav nemaz. Visa tā rezultātā vista nonāk uz cilvēka galda, tātad zupas kubiņu izskatā, un ja pārreikina uz svaigas vistas gaļas svaru, tad vienā porcijā ir 2,6 grami. Ir absolūti skaidrs, ka no 2,6 gramiem saimniece nevar izvārīt garšīgu buljonu, bet tas buljons mums no kubiņa liekas garšīgs, tāpēc, ka viss pārējais, kas tur klāt pievienots, tas ir panākts ar speciālu ķīmisku savienojumu palīdzību. Un pārtikas industrijai daba ir ienaidnieks. Viss, kas ir dabīgs, tas ir ienaidnieks, bet cilvēkam ir otrādāk. Tas, kas ir dabīgs, tas mums ir nepieciešams. Un tādi produkti, kā piemēram meža avenes, viņas nepārcieš pat atnešanu līdz mājai no meža. Viņas tūlīt vajadzētu pārstrādāt vai apēst, bet pārtikas industrija viņu piegādā mūsu bērniem un mazbērniem iekonservētā veidā. Tas ir viens no vislabākajiem piemēriem, vēl viņam ir derīguma termiņš 2 gadi, un to panāk ar speciālu savienojumu pievienošanu. Un cilvēka dzīvē, un tā cilvēka dzīve jau sākas mammas vēderā, ir ļoti, ļoti svarīgi no tā viedokļa, ko cilvēka mamma ēd, kamēr viņš tiek iznēsāts zem sevis. Un ir svarīgi ne tikai, ko mamma ēd, ir ļoti svarīgi arī, kā mamma jūtas. Un šobrīd ir skaidri un gaiši zināms un izpētīts un pierādīts, ka tas dzīves posms, ko cilvēks pavada mātes vēderā, viņš ir ārkārtīgi interesants, viņš ir emocijām pavadīts. Un cilvēka bērns mātes vēderā jūt emocijas, viņš viņas arī izrāda, tas viss ir nofilmēts un redzams, un mātes labsajūtai ir izšķiroša nozīme, un tālākajā dzīves posmā, bet šajā vietā vēl es gribu teikt, ka cilvēka bērna organisms veidojas mātes organismā,
Un tas, kas attiecas uz galvas smadzenēm, tad tās galvas smadzeņu daļa, kas atbild par emocionālo uztveru par jūtām, viņas bērnam piedzimstot ir pilnīgi noformējušās. Savukārt tas, kas tās daļas galvas smadzeņu, kas atbilst par apziņu, tās attīstīsies tālāk 2, 3, 4, 5, 7 gadu vecumā. Un ir ļoti svarīgi, ko māte ēd grūtniecības laikā. Pēc tam ir ļoti svarīgi, ko bērns ēd, tad, kad ir piedzimis. Daba neko labāku nav izdomājusi kā mātes pienu. Un 2005. Gadā ir ļoti apjomīgs zviedru mediķu pētījums, kas pierāda, ka bērni, kas ēd mātes pienu vairāk, ilgāk kā 6 mēnešus, viņu inteliģences koeficients ir par 10% augstāks vidēji kā tiem bērniem, kas ēda mazāk kā 6 mēnešus mātes pienu. Un ir ļoti svarīgi, ko mēs bērnam dodam, un ir svarīgi, lai tā pārtika un produkti būtu veselīgi, un lai viņi būtu svaigi pagatavots ēdiens no svaigiem produktiem, vai tie būtu dārzeņi, augļi vai gaļa vai zīme. Un tad bērns paaugās, un viņu no mājas mēs aizvedam uz bērnu dārzu. Bērnu dārzā viņu arī baro. Un bērnu dārzā bērnam dod ēst 3 reizes dienā, un ir ļoti svarīgi, kas viņam tiek dots. Pēc tam bērns tiek aizvests uz skolu 1. septembrī. Un skola savukārt, un ar maziem bērniem ir tā, un skolā arī bērni baros. Un tā traģēdija ir tā, ka mēs esam pēdējos 20 gados aizmirsuši to, ko mēs daudzinājām šeit Latvijā padomju laikā. Mēs teicām bērniem pašu labāko, krieviski tas skan ģeķim samai lučē.